Apiņš. Kļuškins sities no distances, pirmais sitiens pārtiem, Kļuškins no metriem 19 sit pa vārtiem, garām vārtiem. Salvens var sist no šāda punkta, viņš arī sit tālajā divitniekā droši vien tēmē, bet krietni uzgriez par augstu. Stājas liels futbola audzēņas, pirmajā līgā vairāk sezonas pavadīja pie Valmieras. Tāls sitiens Šķiļuks, virsū Vārtsegam nepārāk veiksmīgi atsit. Šoreiz tomēr ir centrējums. Kārkliņš savu laukumā tiek garām, pārceļ pār Vārtsegam un netiek līdz bumbai Tomkevičs. Uzbrukums gan turpinās. Jau Gulbens pretuzbrukums, tālāk 9-0 pār Kačānovam. Labi piespēle. Var spēlēt 1-1. To arī mēģina arī cīnīt savā stūrī gar pašu vārtu stāvu. Ļoti labs moments Gulbenē, arī labs cīniens var. Kārkliņš ātrumā. Iet 1-1. Centrējums tālo stabu. Blanks ar galvu tieši virsū Vārtsargam. Kurš pilnīgi viens šobrīd var iet. Piespēlē Kārkliņam. Neveiksmīgs pirmais pieskāriens Kārkliņam, bet saglabā bumbu, turpina iet. Kučis. Tālāk Savenam. Savens var sit. Savens arī sit un lieliski vārti. Mans Savens. 24. minūte. Teicams sitiens ielika bumbu. Negluži augšējā stūrī, bet tomēr pašā stūrī trāpīja Savens no solokuma pusam. Ļoti labi izspēlēja līdz brīvam sitienam un arī Mans ļoti labi nolika bumbu tieši pašā stūrī. Šķiļuks Kārkliņam. Kas atkal iet uz vidu. Vārs īstēdieris to dara, tālajā stūrī glābj Vārtsargs. Pēc tam Ģeļkins, bet maz varēja trāpīt arī savos vārtos. Daugo, sezonu, kādā bija viena no tādām galvenajām īpašībām, ka ļoti pacietīgi izspēlēja. Un 2-0 vārds būs Kristaps Blanks. Nepamanīja, kurš deva piespēlēt šeit, ka Edgars Kārkliņš atspēlēja uz solaukuma vidu. Blanks ar kreso kāju precīzi sita vārtos un ļoti pilnīgi brīvs, ļoti labi izspēlēja Rīgas Daugo un 2-0. Nevienmēr pelnītas. Kļuškins tiek garām. Vārds sitiens tieši virsū Vārtsegam. Labi tiek garām Gļebs. Kā pēc šī centrējuma arī viss noslēgsies pirmajā puslaikā. Sitiens pa vārtu pārlikni. Tomēr ļauj Vasikos spēlēt. Gan jau vai nu flangā vai centrā tiks labi iespēja Markevičam, bet garām 1-1 izgāja ar Gulbens Vārtsargu. Gulbenieši procesē uzskata, ka bija aizmugure, bet... Semjonos. Labi piespēle, bet aizmugure arī tāpat netrāpīja. Labi palaid starp kājām. Pieslēdz uzbrukumam Semjonos flangu. Bet tālāk centrējums jau bija pa stipru. Tomēr uzbrukums turpinās. Sitiens tālajā stūrī. Ar Ķomeņko atsit bumbu. Kāds par iespēju Semjonovam tieši tukšos vārtos. Sīdienas ar galvu, bet tieši virsū ar Ķomeņko labi izspēlējas turstienu. Zīļs to laukumā. Spēlēt Sirņu, Zīļs var sit un arī tuvējā stūrī augšai mēģināja trāpīt, bet trāpa vārtu konstruktīvi no ārpus. Ja būtu izdevies, būtu diezgan brīvs sitiens no 17 metriem. Kučis uzskat bija pārkāpums. Mišins. Nomāna vēl viens spēlētāji. Turpina iet, solaukumā piespēlēja 11. numuram. Vēl viena mankustība sitiens atkal bloķēts. Ķomeņko atkal atstas tev priekšā, bet šoreiz pirmie pie mums bija aizsargi. Stālo stabu centrējums. Kučis noceļ bumbu Kazuram. Vēl viens centrējums, sitiens. Labs sitiens, bet šie trāpīja, pa savu spēlētāju, trāpīja pa Jorenu Gorkšu. Atkal tāls sitiens. Burzmā, Brāmenko. Gatavo piespēli, 3 pieskārieni visai daudz. Uz otru solokuma malu Mišinam, vēl viena tālā piespēle uz otru saspēlējas ar Brāmenko ar Mišinu. Tā ir sitiens, bloķēts. Vēl viens sitiens un atkal nesnāca. It kā pozīcijas Gulbenē šiem sitieniem ļoti labas, bet varbūt ne ļoti labas, bet vismaz labas, no kurām tiešām var izdarīt pienācīgu sitienu, bet pēdām vai nu bumbu norojas no kājas vai kāds, bet neizdod šos momentus izmantot. Labi apspēlē aizsargu.
Labs un bloķēts, jā, grupa teikt, vai, ja Labs nebūtu pieskāries šai bumbai, vai viņi būtu ielidojis vārtos, bet Labs faktiski nospēlēja, ka vārtsargs apturēja bumbu, pēc tam pats izkārtoja momentu, bet trāpīja virsū Tomkevičam, kurš atradās uz vārtu līnijas. Vēl viena iespēja bija Gulbenei teikt, jo moments Rīgas Daguvai. Sulaukumā pat, jā, 6 gulbenieši. Labsam nedaudz pietrūka. Abramenko, vēl viens centrējums. Aizmugu netiek fiksēta, Dzelskalējs. Semjonovs. Un ir 2-1. Semjonovs atjauno intrigu šajā spēlē. 73. minūte vārdus guva Oļegs Semjonovs. Atlec bumbu pie viņa un tuvajā stūrī. Sitiens sekoja. Ķomeņko aizskāra bumbu, bet nespēja glābt. Abramenko. Sitiens, labs sitiens, bet pāri vārtiem. Kovaļausks. Atjauts Zīs. Sāvēns Sulaukumā Borovskim. Borovskis gar vārtiem. Un ir 3-1. Pavels Lukšis. Cik ātri Gulbena atguva intrigu, tik ātri to arī principā pazaudēja. Pavels Lukšis no vārtu pašas priekšas rāda tukšos vārtos. Labi, Borovskis piespēlē Sāvēns un labi atrada Sulaukumā. Uzreiz no gaisa Valdemārs izdarīja piespēlē gar vārtiem. Atpakaļ piespēlē ar Ķomenko, Gulbena nepresingo. Tā gan labs uzgāja, arī nobloķēja piespēli, ļoti rupi kļūda īsumā, varbūt līdz 3-2. Mišins ir 3-2. Ar Ķomenko trāpa ar bumbu Lapsam pa galvu, Lapsai, lai droši vien kaut ko skaistu pateica sejā, par ko ar Ķomenko uzreiz nedaudz pastu uz pleciņu. Nu, tiešām ļoti rupi kļūda, un to arī izdevās izmantot. Laps nobloķēja piespēli. Semjonovs ir pie pusapļa, gatavs izdarīt sitienu. Blakus. Mišins tomēr situvējās un 3-3. Kaspars un Sergejs Mišins. Spēles 81. minūte un 3-3. Rezultāts ir izlīdzināts. Neizdevās noturēt Rīgas Daguvai pārsvaru. Nopelnīja pie paša Sulaukuma situāciju. Mišins pats nopelnīja, pats arī realizēja. Tomēr nav pārgāpuma, manuprāt, iegrūda mugurā, bet netiec viņš prāt. Zīs. Bloķēs sitienu Markevičs, pa savu spēlē trāpīja. Labi sita Zīs, bet tieši pa savējo, un turklāt arī ļoti sāpīgs trieciens bijis. Centrējums. Neveiksmīgi spēlē. Tomkevičs, bet kas par iespēju Lapsam un kādu iespēju viņš izšķērdēja kompensācijas laika 3. minūtē. Varēja izraut uzaru Laps, no pašas vārtu priekšas sita garām vārtiem. Pilnīgi brīvs, pilnīgi tukšs vārtu stūrs, un ar to arī šī spēle ir beigusies. Ja otrajā spēlē fiksēts pirmais pārsteigums Ziemas kausā 3-3 Gulbena pret Rīgas Daguvu.